Gan iz 8000 eiro nopelnīt, nopērkot un pārdodot nekustamo īpašumu. Kā? Turpin skatīties. Nopirku neremontētu dzīvokli sliktā stāvoklī par 25 500 eiro. Tā kā pirku no SIA un valsts nodeve ir 2%, tad tie bija 510 eiro, kancelēs izdevumi 15 eiro un notāra izdevumi 90 eiro. Kas bija interesanti, šajā dzīvoklī viņu vajadzēja izvest un veikt dezinfekciju, kas kopā izmaksāja 680 eiro. Un man arī ir diezgan daudz partneri, kas piespēlē šādus objektus, un šajā gadījumā partneriem vajadzēja samaksāt 2100 eiro par objekta piespēlēšanu. Taču šis viss rezultējās pašizmaksā, un es neesmu saskaitījis, cik. Šis viss kopumā veidoja pašizmaksu 28 895 eiro. Un tu visticamākais komentāros rakstīs, kā to var dabūt gatavu vai krāpnieks vai vēl kaut ko. Bet kas ir gala rezultātā? Viņš ir saņēmis naudu dienas vai divu laikā, kas viņam bija ļoti svarīgi, un es esmu nopircis īpašumu par izdevīgāku cenu, lai pēc tam arī savu ieguldīto kapitālu atpelnītu. Ja tev interesē vēl šāds saturs, tad ieraksti komentārā vārdu info, un es zināšu, ka man jāveido vēl šādi video. Atā!